Tiekamies ar jums visnotaļ rudenīgā pirmdienā un apskatīsim, kas noticis vairumtirgū šī gada 41. nedēļā. Kopumā, kā jau iepriekš biju pieminējis, oktobris nāk finanšu un enerģijas vairumtirgū ar ziemas sezonas kontraktu izpildi, kas ir ierasti 6 mēneši no oktobra līdz nākamā gada martam. Un šobrīd energoresursu tirgū naftas cena ir samazinājusies līdz $62 par barelu. Galvenā, protams, baža ir par ekonomikas attīstības tempu un rūpniecības apjomiem, un šīs bažas pastiprināja ASV izteiktie draudi Ķīnai par papildus tarifiem līdz pat 100% apmērā, un Ķīnas atbildes reakcija, ka tādā gadījumā ir iespējama arī augsti tarifi vai importa apjoma ierobežojumi bateriju tehnoloģijām uz ASV savukārt. Tas, kā iepriekš minēju, OPEC dalībvalstis plānojušas palielināt ieguvi, un tas arī tirgu redzams kā secinājums, ka sagaidām pārpalikumu turpmākajos mēnešos, tas arī piedalās cenas samazinājumā, un arī tas, ka Izraēlas karam ir iespējams pamieris Gazā, mazina ģeopolitisko saspringumu, iespējamos piegāžu pārāvumus un arī sekmējas naftas cenas samazinājumu. Pagājušajās nedēļas laikā dabasgāzes cena nedaudz pakāpjās. No vienas puses Eiropas Savienībā ir veselīga bilances situācija, tātad šobrīd sašķidrinātās dabasgāzes imports bez būtiskiem samazinājumiem, augstos apjoma rādītājos, krājuma līmenis pie 83%. Tas ir zemāks kā pagājušajā gadā, un tomēr Eiropas Savienības dalību valstis, ievērojot noteikto mērķi sasniegt 90% krātuvi aizpildījumu, aktīvi piegādā dabasgāzes uz Eiropu. Tas, kas veicināja cenas pakāpienu, ir Krievijas uzbrukumi Ukrainas gāzes un elektrības infrastruktūrai. Kā rezultātā Ukraina arī vēršās pie Eiropas Savienības dalību valstīm ar aicinājumu palīdzēt piegādāt gāzi uz Ukrainu, jo tās iegūs vietas ir bijušas vai nu apdraudētas, slēgtas vai arī bojātas uzbrukuma laikā. Emisijas kvotē savukārt ļoti augsts svārstīgums tirdzniecības ietvaros, un cenas līmenis arī ir augstāks nekā pagājušajā mēnesī. Tas pietuvojies pagājušās nedēļas noslēgumā 80 eiro par tonu atzīmēji. Kopumā pašlaik būtiskākie faktori ir vērtējums par rūpniecības aktivitāti Eiropā nākamgad, un arī tas, ka nākamajā gadā kopumā izsolēs tiks nodoti mazāki emisiju apjomi, ejot kopskatā ar plānu padarīt Eiropas Savienības elektrības patēriņu un ražošanu zaļāku, dabai draudzīgāku. Un, ja apskatīsimies uz tādiem ārējiem faktoriem, tad šajā nedēļā savukārt Eiropā prognozētā vidēji gaisa temperatūra tuvu normai, bet dažviet zem normas, kas var veicināt pieprasījumu pieaugumu kādās no valstīm, un vējstrādē savā ziņā atbilstoši vidējiem rādītājiem bez būtiskiem ražošanas samazinājumiem vai palielinājumiem. Nord Pool elektroenerģijas tirgu pagājušajā nedēļā visiem ziemeļvalstu apgabaliem vidēji cena samazinās līdz aptuveni 29 eiro par megawatstundu vidējais rādītājs. Savukārt Baltijas valstīm visām trim vidēji cena veidojusies pie 113 eiro par megawatstundu. Un Baltijas valstīm galvenie apstākļi ir bijuši tas, ka ir atslēgts Nordbalt starpsavienojums Lietuvai ar Zviedriju, kas ir savā ziņā liedzis iepirkt lētākas cenas elektroenerģiju no kaimiņu valstīm. Savukārt šī cena iespējams nav pieaugusi tik ļoti, jo vēja izstrāde Baltijā pagājušajās nedēļas laikā bijusi augstāka kā iepriekš. Un, ja paskatāmies uz 2026. gada elektroenerģijas bāzes piegādes līgumu, tad tur bez būtiskām izmaiņām. Ziemeļvalstīm joprojām cenas starp apgabaliem no 40 līdz 60 eiro par megawatstundu, Vācijā
līdz 90 eiro par megawatstundu un Polijā līdz 100 eiro par megawatstundu par bāzes piegādi 2026. gadā. Kā jau vienmēr aicinu rūpīgi apskatīt tirgus datus, analizēt tos un izdarīt secinājumus, kuri faktori, kurā nedēļā ir vairāk vai mazāk ietekmējuši cenas pie mums Baltijā. Uz tikšanos!